Čau, draugi! Šodien atskrēju atkal uz dārzu. Ir svētdiena, oktobra beigas. Jā, vēl dažas dienas un būs jau novembris. Un es taču veselu nedēļu nebiju dārzā bijis. Man tā aug redīs. Vai paskatīties, kā tie redīs te izrauguši, īstenībā jau diezgan. Un vēl man ir jānoņem burkāni. Daži man te ir. Un jāpaskatās siltumnīcā, kas ar lokiem darās. Tad vēl vienam čomakam apsolīja salasīt piparmētras un mohitometras, vienu maisiņu. Un, protams, darbā kolēģiem jāsalas daži atlikušie āboli, kas vēl palikšas. Nu ko, kas tajā redīsim darās? Redīsi nav baigi lielie, bet tie tomēr ir redīsi. Šodien viņus visus jānolas nost. Tūlīt parādīšu, kas tam man te ir izaudzis. Nav baigi lieli, bet tomēr oktobra beigās. Redīsi. Oktobra beigās. Laukā bija jau pāris reizes nenormāls sauss. Nu, cik nu nenormāls, ja, bet -4, -5 naktī noteikti bija. Skatās, ka redīsiem pilnīgi vienalga. Kaut gan es viņus visus var arī nost un neņemt. O, te jau pavisam liels, skaists, gatavs redīs. Jā, tā kā redīs smierīgi var audzēt. Viņam īsti neko arī nevajag. Redīs pilnīgi nekā prasīgs nav, ne pēc kā. Iesai zemē un visu. Vienīgi izretināt vajag ik pa laikam. Citādāk viņi drausmīgi sauga un izstīdē, ja viņam nepietiek vietas. Pilnīgi viss ārā nerauš, tikai tā. Domāju, ka jāņem pilnīgi visi nost, bet es domāju, vēl līdz nākošajai nedēļai, līdz nākošajam vikendam atstāšu kaut kādu dažus. Jā. Kas tā ar burkāniem darās? Burkāni noteikti ir maziņi. Oho! Burkānis gan es šos, kas šeit ir, visus izraušu ārā. Jo ar ķiploku mērcīti vakarā. Šitā bedrīte te bija piesēta vienkārši sēklas, sabi ir iekšā, tad čupiņi izauga. Izskatās diezgan labi. Baigi foršā mīkstā zeme. Mums visu pagājušo nedēļu nenormāli gāza lietus. Visu laiku non-stopā. Pilnīgi visu laiku. Nu, burkānam jau pamatā vispār vienalga. Burkāns visu ziemu var stāvēt zemē. Viņam nekas nenotiks. Redīs gan aizies bojā, bet burkāniem nekas nenotika. Kāds maziņš. Viņš sauc par staķiku burkāniem. Skaties, maza dobīte. Kā smaržo, ritīgi smaržo. Tik smuks smaržo tā. Burkānu kastītē. Tālo pamatā laukā vairāk man nekā nav, kas aug. Rabarberi tie nolocījās. Nav nejausmas. Es viņus vienkārši tā arī atstāšu, lai viņi visu ziemu tur stāv. Vēl nolasīšu mētras. Jānogriež vienu maisiņu, tādas mazas smuki, tādi dzinumiņi, tādi iznākuši ārā. Un ko vajag prasīt, baigi forši, viņi ļoti gribētu. Jo es priekš ziemas jau esmu sagatavojis. Man 3 vai 4 reizes šajos bodiņos izaug drausmīgi liels mētras. Vienā no video, starp citu, variet redzēt, ka es nopirku tādu mazu podiņu ar mojito mētru. Un tad šeit ir ritīgs kušķis jau izaudzis. Bet viņš jau 3 vai 4 reizes jau ir apgriezts.
mazas foršas kušķīšos. Pilnīgi svaigas, tikko svaigi dzinumi. Kā smaržo. Šī ir mojito medze. Blakus tā ir piparmedze, arī to es saplūkšu. Sakniepšu. Baigi interesanti tas, ka tad, kad es to mojito metru nopirku, tas bija Dobelē. Bija kaut kāds pasākums, kur bija ļoti daudz visādi tirgotāji. Pašmāji gan citi. Viņi vienkārši tur tirgoja visādas augus. Tas bija pavasarī jau. Un nopirku tādu mazu podiņu ar mojito metru. Un es Džekam prasu, kurā vietā man viņu stādīt, kā viņu audzēt vai kaut ko vēl. Vienkārši iebāz vienā podā, lielā, un aizmirst par viņu. Tā arī es izdarīju. Viņš teica, tikai noteikti noslēgtā podā. Un labi, ka es tā arī izdarīju, jo viņš drausmīgi izauga, šausmīgi. Tas būtu pa visu dārzu aizgājis. Viņš ir mierīgi jaukt kopā visu. Īpaši taisa kaut kādu dzērienu, tad pēc skata smukāks izskatās mojito metrs. Jo viņas ir mazākām foršākām lapiņām. Rītīgi atšķirās. Bet tieši pat piparmetri, viņi ir lūk šādas lielas lapas. Un tādi resni dzinumi. Lielas lapas ar resniem dzinumiem. Viņas jau, kad ir pavisam mazas piparmetris, viņām ir lielāks lapas nekā mojito metri. Salasīšu vēl ābolus, cik nu vēl tur ir palicis ļoti maz, bet kaut kas ir, rīt darbā varēs pagraut. Ābolus jāņem no koka. Šobrīd jau ir īstais laiks, kad sals ir bijis. Tie āboli, viņi palikuši tādi nedaudz saldi. Kāds šķirni tiem āboliem nav nejausmas, bet viņi ir garšīgi tieši tagad rudenī. Daudz ābolu, piemēram, dzidrie vai rožāboli, viņi jau diezgan sen jau bija ēdami. Bet tieši šie, nezinu, kā viņi saucās, tad sarkani cieti, ļoti garšīgi. Baigais augstliecējs, johai. Ir arī tādi, kas tikko nokrituši zemē. Ne jau tāpēc, ka es tikko nopurnāju, bet vispār. Ļoti augsts ārā. Rītīgi dievīgs laiks. Nu kā jau rudenī. Vēl varēšu aiziet uz siltumnīcu lītās. Parādīšu, kā man aug loki. Tie vispār aug griezdamies. Protams, ar maniem ķīnas kāpostiem viss ir beidzies. Tur nekas neizaugs. Pa maz gaismas, pa maz siltuma. Par daudz gliemežu laikam. Tātad loki. Rītīgi aug. Spiež ārā no zemes, tā kā maz neliekās. Salātus vienu reizi jau apēdu. Iebliezu iekšā podiņos vēl. Oktobra beigās, bet es jau laikam viņus vairs nesagaidīšu. Tāpat kā šo papriku.
It kā kaut kādi ziediņi ir, bet nu, tie jau vairs nav nopietni. Šeit arī loki jau vairākas reizes griezti nost. Jā. Tas ir tas, kas man vēl siltumnīcā šeit ir palicis. Nu, paprika, ja. Ir vēl tomāti daži, kurus es neesmu nogriezis, bet man liekas, ka viņi jau vairs nebūs. Kaut gan sagriezt jau var. Tad redzēt, kas tur sanāks. Viņi tādi cieti vēl ir īsti gatavi nav. Samteni. Nekad nestādiet šīs lielās samtenes siltumnīcā. Un te vēl podiņā. Tātad tas ir tas, ko es šodien esmu izdarījis dārzā. Pamatā nāc novākt pēdējo ražu. Nu, principā šī arī ir pēdējā. Vairāk arī nebūs. Varbūt daži redīsi vēl būs palikšies. Bet burkāni vairāk nav. Redīsi, ja izaugs kaut kāda, tad vēl izaugs. Pagaidām daži redīsi ir. Lūk, piemēram, šāds liels, skaists, foršs redīs. Normāls kraukšķis. Mētras, āboli, tulīt nolasīšu lokus. Un došos mājās. Ir svētdiena, gribās mazliet atpūsties. Lai jums forša diena. Čau, draugi! Vēl tikai loki jānolas. Jā, loki un salāti jau laikam vairāk nebūs šogad. Vismaz tā izskatās.